Sarežģīt, vai cik to ātri var izdarīt. Ja tīri tā, ir droni vai ne, kas ir ar kameru, bet kas ir tīri, kuru mērķis ir vairāk kā, es viņu izmantoju kā fotoaparātu no gaisa, ziniet, vai ne? Es braucu ceļojumā, piemēram, es izmantoju, es uzkāpu kaut kā, jo reklāmās ir, vai ne, man drons lido apkārt skaisti, es esmu skaistā vietā, to vispār var darīt, vai tas arī viss ir jāreģistrē, un tas pēc būtības nemaz nav iespējams? Tas viss ir skaisti, bet es uzskatu, ka drons ir pirmkārt jānokārtot tiesības, tev vajag nokārtot, lai tu varētu licencēt lidot. Jautājums, kurā vietā, vai tu esi pilsētā vai ārpus pilsētas, tās ir tās kategorijas un tālāk, tad un noteikti arī dronu vajag apdrošināt, jā. Par to, ja mazums nokrīt, tad kurš seks par zaudējumus? Tātad, pirmkārt, tu vari nokārtot tiesības civilās aviācijas mājaslapā. Bez maksas, pirmā kategorija. Tas sanāk atvērto, ko tu vari lidot ārpus apdzīvotām vietām. Un nākamā jau ir pilsētā. Tu nokārto tās. Tie kā dažādi līmeņi. Pirmais līmenis tie ir saskaņot, piemēram, es zinu, ka LMT piedāvā arī dronu apmācības kursus. Jā, tie ir tādi kā entuziasti tipa, vai tie arī ir saskaņot, tā sistēma ir tā kā vienota? Vai es internetā kaut kur mācos no kāda, vai tas ir saskaņots, vai, piemēram, nav? Ļoti vienkārši var arī tiesības nokārtot arī civilās aviācijas aģentūras mājaslapā. To var darīt bez maksas, to pirmā kategorija. Tur ir arī apmācību kurs, kur tu vari droši mājās pats nokārtot un... Civilās aviācijas. Aģentūrā tas ir vairāk kā eksāmens, ja tas nav tā, ka tur ir man gatava apmācība. Nē, tur ir apmācība, tur viss pa punktiem ir, tur vairāk punktu, kuros tu vari izmācīties un pēc tam nokārtot eksāmenu. Un tas eksāmens ir vairāk tāds kā zināšanu, ne praktiskais. Zināšanu pārbaudi, jā. Un lidojumu arī? Nu, lidojumu tur nebūs, lidojumu būs pēc tam pašam jākārto. Pašam patstāvīgi iemāt, paskaties internetā vai apmācībās citur. Bet sākumā tev vajag nokārtot to teorētisko daļu un tad uz priekšu. Ok, tad tu saki, ka principā es esmu nopircis dronu, es dodos ceļojumā ar ģimeni, es esmu uzkāpis tur kaut kādā, nezinu, pilsētā tas izklausās, ka tiešām nē. Bet tad man būtu, es tepat aizbraucu uz Lietuvu, vai ne? Man tā fotografēšana noteikti vai video uzņemšana, tā man būtu jāsaskaņo. Par saskaņošanu tur ir atkarīgi no ģeogrāfiskās vietas un augstuma, kuros tu gribi lidot. Varbūt tur ir vieta, kur tur drīkst lidot, varbūt ir vieta, kur nedrīkst. Tas jāskatās viņu aviācijas mājaslapā, vai šajā reģionā drīkst lidot vai nedrīkst, vai augstumos, vai tur kaut kas nav kāds objekts, kas ir aizliegts, tāpat kā Rīgā. Un cik tas ir sarežģīti tīri, tu no personiskā? Nokārtot to iemācīties, nokārtot. Iemācīties un nokārtot to var, tas ir, manuprāt, nav grūti. Tas ir vienkārši jādara un viss sanāks, jā. Jo mājaslapā viss ļoti ērti un smuki parādīts, kā to izdarīt. Un, ja mēs runājam par saskaņošanu, tad ar valsts policijas arī esmu saskāries un lidojumus var saskaņot, to visu vajag darīt. Un, pirmkārt, tev vajag būt tiesībām, tev vajag apdrošināt dronu, tev jābūt visiem numuriem, kas uz dronu uzrakstītiem un aiziet. Tālāk droši vien, teiksim tā, jautājums ir Ilmāram. Jautājums ir par to, kā es atceros, sakiet, kaut kādā 2015. Jau šādi noteikumi tik strikti vēl nebija. Lieta tāda, ka noteikumi vienmēr ir bijuši, un patiesībā agrāk viņi bija vēl stingrāk nekā uz doto brīdi.
Cita lieta ir par to, cik sabiedrība par to zināja. Un, godīgi sakot, laikam ejot uz priekšu, regulējums paliek nedaudz vienkāršāks. Vienkārši sabiedrība vairāk par to uzzina. Agrāk, lai varētu veikt lidojumu arī tajā laikā, kad jūs nopirkāt, jau arī tad jums vajadzēja entos saskaņojumus. Principā es esmu tāds kā nesodīts noziedznieks. Jā, sanāca, ka nezinājāt, bet es ceru, ka no valsts policijas un tā kā nepaņems ciet. Bet attiecīgi no 21. gada mums jau ir vienots Eiropas līmeņa regulējums, kas nozīmē, ka visā Eiropā tie pamatnosacījumi ir līdzīgi, gan par to, ka ir jāreģistrējas, gan kvalifikācijas prasības, un tad katrā šajā valstī ir savas tā saucamās ģeogrāfiskās zonas, vietas, ko kartē tu var apskatīties, vai tur ir kaut kāds īpašs papildus saskaņojums vajadzīgs. Tas nav nekā saskaņots. Es zinu, ka, piemēram, tev ir kaut kāda ļoti populāra DJI, un jūs nestrādājat tam, vai tās kompānijās, viņi nav softverā, tas ir programmatūrā iekļauts, ka tur jau uzreiz būtu, piemēram, ka tur es nevaru lidot, viņš drons tur nelido, jo tas ir digitāli tā kā aizslēgta zona, vai arī, piemēram, es nedrīkst augstāk, vai tas tā kā tas tiek kaut kā kopēji saskaņos, vai tas tā nav, viss ir tīri uz savu galvu, tā kā uz savu atbildību. Jā, tad ir būtiski zināt, ka arī dronu ražotājiem ir jauni noteikumi un prasības, kas ir jāizpilda. No nākamā gada varēs laist tirgū tikai tādus dronus, kas tostarp arī šīs zonas attēlos tādas, kādas tās ir publicētas katrā konkrētajā valstī. Jo šobrīd nopērkot populāru ražotāju dronu tajā kartē, kas ir drona aplikācijā, jūs noteikti neredzēsiet tos nosacījumus, kas ir noteikti mums valstī, jo, diemžēl, Ķīnas ražotājs pēc savas labākās gribas kartēs parāda to, ko viņi uzskata par to, kur nevajadzētu lidot. Bet tātad šobrīd strādā pie tā, lai būtu informācija par visām šīm zonām vienotā digitālā formātā, un tad visi ražotāji, vienalga vai no Ķīnas vai no Latvijas, varētu to informāciju attēlot lietotājiem ērtā veidā. Tagad, cik tas ir vispār Latvijā tā dronu lieta izplatīta? Es saprotu, ka labi, viens ir entuziasts, otrs ir kur lieto video, fotogrāfē, vai ne? Protams, tur ir cita kalibra vērķi, ko izmanto militārie, vai ne? Bet ir vēl Latvijā izmanto lauksaimnieki. Pavisam noteikti. Mums tāds varbūt labs piemērs, ar ko arī izveidojusies laba sadarbība, kas izmanto dronus ikdienā, ir Latvijas valsts meža, piemēram. Lai teiksim, pats nedotos darbinieks ar mašīnu nebraukt stigās, tad viņi izmanto, teiksim, šos dronus, laiž pārbauda, skatās mēra. Un kādi ir tie, piemēram, mēs tagad esam pie lidostas. Ja man būtu kviešu lauks, un es gribu apsekot, piemēram, vai man tur nav, kā viņu sauc, puve krite, kaut kas, var sakot, es apsekoju kaut kādu, es vispār šeit, te, pie lidostas aiz sētas, es drīkstu celt gaisā. Vai tas man ir obligāti, vai arī tas ir tā kā nelidojumā zona, un cik tas ir strikti un kā tas vispār? Jā, tad attiecīgi pirmkārt lauksaimniekiem būtu jāskatās, kādu dronu viņi izmanto, jo viena lieta ir taisīt vai no fotono gaisa ar kaut kādām multispektrālām kamerām, vai arī, pieņemsim, ir miglošanas darbi, kur visticamāk drons būs lielāks, smagāks. No tā ir atkarīgs, vai pietiek ar to, ka es esmu vienkārši nokārtojis kaut ko attālināti, iegūst savu kvalifikāciju, apskatos zonu, vai arī ir jāiegūst jau tāda specifiska atļauja, saucās eksploatācijas atļauja, ka jūs kaut ko darat jau ar paaugstinātiem riskiem. Un tad tā ir pirmā daļa, neatkarīgi no tā, vai jūs to smidzināšanu veicat lidlauku tuvumā vai kaut kur tālu prom no jebkā. Un tad jau redzēsiet kartē, ka ir zona pie lidostas, un tālākais jau darbs būtu jākoordinē ar lidostas un Latvijas gaisa satiksmes pārstāvjiem. Tātad viena lieta, es māku viņu pilotēt, darīšu to droši, un tad skatos, kā ceļu satiksmē uz ceļa zīmēm, tāpat arī šeit kartē, kas man tālāk jāievēro. Interesi pēc jautājums valsts policijas pārstāvjiem. Cik bieži jūs saskaraties ar kaut kādām lidmašīnu? Cik bieži jūs saskaraties ar kaut kādām sūdzībām vai pārkāpumiem? Cik bieži to sanāk reāli nodarboties? Kas saistīts ar nelegālu vai nepareizu dronu eksploatāciju, noteikumu neievērošanu?
Jā, paldies par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Pirmkārt, es gribēju pateikt, ka valsts policijā ir jauna struktūra vienība, kas nodarbosies tieši ar drona operācijām un arī ar pārkāpumu fiksēšanu, respektīvi identificēsim, kur ir piloti. Ja mēs identificējam, mēs uzreiz arī reaģējam attiecīgi un tad pārbaudam, vai viņš lido, kā saka, ievērojot visus noteikumu prasības. Tas ir viens un un visas, protams, tās aizliegtās zonas, tas ir prioritāri, kritiskā infrastruktūra, ko mēs sargājam ar droniem, var nodarīt diezgan lielu ļaunumu, diemžēl. Dronus var izmantot gan labiem mērķiem, gan arī, kā mēs redzam, pieņemsim Ukrainā, mums ir izmanto kara darbībā ļoti aktīvi un arī sliktiem mērķiem. Prioritāri mūsu doto brīdi ir, pieņemsim, lielie publiskie pasākumi, kā arī šeit ir Summer Sounds Aeroshows, kur mēs kontrolējam to dronu satiksmi. Un ja mēs identificējam šo vietu, no kurienes lido pilots, mēs braucam uz turieni un skatāmies, kāpēc viņš pār tur lido un kādus noteikumus viņš ir pārkāpis. Statistika uz doto brīdi no 21. gada līdz šī gada augustam ir kopā visas atbildīgās iestādes. Tas ir armija, policija, pašvaldības policija, robežsardze ir fiksējusi gandrīz 900 pārkāpumus dronu jomā. Jums ir kaut kādi verķi arī, lielāki droni, jaudīgāk, ar ko jūs gāžat? Es, man liekas, redzēju Dānijā vai kaut viņi satrenējuši ērgļus. Jā, ir arī tie tāda mauc praksa. lejā tos drons, jums arī ir ērgļi? Mums ir tā, ka uz doto brīdi valsts policijai ir neliela atšķirība ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Mēs pretdarboties droniem nevaram, mēs tikai varam palūgt nosēdināt šo te dronu. Tieši, Vēl ir viena problēma, kas ir, ka kamēr drons ir gaisā, mēs nezinām viņu to motīvu, kāpēc viņš tur atrodas. Viņš varbūt vienkārši fotografē saulrietu, tajā pašā laikā viņš varbūt var ievākt ziņas par kādu kritiskās infrastruktūras objektu, apdraudēt arī gaisa satiksmi, kas ir, ja notiek pilotēšana lielā augstumā, ar ko mēs arī saskaramies diezgan bieži. Tas ir tādi viena no rupjākajiem pārkāpumiem, arī lidostu tuvumā diezgan bieži lido bez saskaņošanas, un par to mēs arī saucam pie atbildības. Bet jūs, tas principā ir tā, ka ja es pieļauju šādu kļūdu, man vēl ir iespēja nosacīti paskaidrot, ja jūs piebraucat pie manis, man iespēja sev paskaidrot, kas un kāpēc, protams, un izlocīties. Protams, tas ir jūsu tiesības, jums tas arī jādara, jāpaskaidro, ko jūs lidojat. Ir saskaņojums, kā pieņemsim vakar Liepājā mums bija gadījums, kad lidoja militārajā zonā, bet šis te pilots tālvadības bija visu saskaņojis, dabūjis akceptu no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, cik es saprotu arī no civilās aviācijas aģentūras viņš bija saskaņojis, par cik te tagad ir gaisa telpas ierobežojumi, bet bija atļauts konkrētā vietā lidot, konkrētos laikos. Viņš bija ievērojis pārējās prasības apdrošināšanu, drons bija reģistrēts, marķēts ar eksploatanta numuru, respektīvi ievēroja arī lidojuma augstums, un tad mēs, protams, tad viņu nevaram saukt pie atbildības. Tas ir ļoti labi, ka arvien vairāk paliek pilotu, kuri ievēro šos noteikumus. Un tas principā bija tā, ka jūs saņēmāt no kāda tā kā ziņu, kad tur virs tā un tā lido. Un jūs pārbaudījāt datus vai kā tas notika? Nē, mums ir tehniskās iespējas identificēt, no kurienes notiek lidojums, kur atrodas pats tālvadības pilots, kādā augstumā lido drons, drona maršrutu, un līdz ar to mēs varam braukt uz konkrēto vietu un tad runāt jau ar pilotu un skaidrot, kāpēc viņš tur vispār lido. Ok, paldies. Tātad Latvijas gaisa satiksme. Saprotu, ka jūs esat tie, kas regulē visu, kas notiek gaisā, lai lidmašīnas nesaskrienās un tā tālāk. Tagad, kad ir sākusies bezpilota lidaparātu ēra un viņi attīstās kā tāds milzīgs vilnis un paliek arvien lielāk, cik tas ļoti sarežģīja jūsu darbu, visu to koriģēt? Tātad, kad ir nopirkts drons, tāds jauks, forša drons, kad ir nokartotas visas formalitātes, licence, apdrošināšana un vispārējais. Tad, lai viss būtu likumiski, lai viss būtu droši, lai mēs iekļaujamies kopējā satiksmē un dodamies debesīs, tad pirms šito izdarīt, es ļoti iesaku apmeklēt LGS mājaslapu. Sadaļā pakalpojumi ir
ļoti smuki uzrakstīta visa koordinācija, ko jāiziet caurī. Jāsakoordinē to lidojumu. Tad jūs varēsiet saprast, kur vispār drīkst lidot, kur nedrīkst lidot. Un kurā attālumā jūs, piemēram, no lidostas varat droši lidot paši, līdz kurām augstumām, kā arī ir iespēja bez maksas iepazīties ar karti, kur ir norādīts visi ierobežojumi, kas, piemēram, šodien notiek gaisā. Un izējot cauri koordinācijai, jāpaskatās to karti un aiziet. Viss tiek saskaņots. Redz, cik tas ir vienkārši. Vajag runāt ar tevi uzreiz. Viss ir vienkārši saskaņojumi. Paskatāmies un aiziet. Feini, paldies. Tā, Krišjāni, pastāsti tu tīri kā praktiķim. Tepat Liepājas lidostā. Cik bieži jūs saskaraties ar rekuru bezpilota, ar droniem, ar kaut kādiem pārkāpumiem un kurioziem, kas varbūt notiek nepareizi? Jums ir tādi precedenti, vai tepat liepājnieki ir ārkārtīgi pareizi un te nekāda pārkāpuma nekad nav un nebūs? Jā, labdien! Liepāja jau diži neatšķirās no pārējām Latvijas pilsētām, un arī šeit ir cilvēki, kas lido ar droniem, gan dažādos fotografēšanas nolūkos, gan arī uzņēmumu komersanti izmanto viņus jau uzmērīšanām un tādām lietām. Pēdējos gadus tie dronu lidojumi notiek arvien vairāk un biežāk, protams. Ir gadījumi bijuši, vairāk daudz, kad ir, protams, tie lidojumi ir saskaņoti gan ar aģentūru, gan ar Latvijas gaisa satiksmi. Tāpat arī mēs apstiprinām šo saskaņojumu, kad tiek veikti ceļu uzmērījumi, remonta darbiem, lai izmērītu, lai ietaupītu resursus tie uzņēmēji. Gadās arī gadījumi, kad ir tādi, kas to neizdara. Un tādā attiecīgi mēs arī tāpat kā valsts policija pasakojam līdz šiem te lidojumiem, kas lido tuvāk jau lidostai. Mēs identificējam, kur ir pilots, kur ir pats drons, kur ir maršruts, kurš lidojas. Mūsu drošības darbinieki dodās to vietu, sameklē. Ja, protams, izdodās, ja tas pilots jau vairs nav aizbraucis projām, tad veicam pārunas to pilotu, uzklausām, kāds ir tas iemesls un tālāk. Un ja rodās kāda pārkāpuma vai viņš nespēja pamatot to, tad mēs ziņojam valsts policijai. Skaidrs, jūs paši jau tā īsti neko nevar darīt. Tas viss tās oficiālās darbības veids valsts policija. Jā, tieši tā. Pasakiet, piemēram, atgriežoties pie iepriekšējās tēmas, es nopirku dronu, es gribu viņu palaist gaisā. Es esmu civilās aviācijas aģentūrā nokārtojis eksāmenu. Es esmu dronu apdrošinājis. Es esmu lidojumu saskaņojis. Vai ir vēl kaut kas tāds, kas man būtu jāzina? Noteikti jābūt skaidrām. Skaidrā? Bet nopietni. Tas nav tā, ka es tā, paņēmu 3 aliņus, bet pagad, noteikumos tiešām nekas tāds, tas tā kā iekļauts, kad pilotam jābūt skaidrā nopietni. Ilmārs varbūt palīdzēs. Ilmārs šau vaļā, mums tas interesē. Nopietni, nenopietni, bet līdzīgi kā jebkuras aktivitātes veidzot pēc dažiem grādīgajiem dzērieniem, cilvēkiem rodas lielāka drosme un dažkārt spriestspēja nevienmēr ir tik laba un kā veicot daudzas lietas, tik tiešām ir ierobežojums vai aizliegums lietot alkoholiskos dzērienus, psihotropās vielas, tostarp arī narkomāniem gluži nav atļauts veikt lidināt dronus. Jā. Ļoti feini, ka tas tiešām palicis tik profesionāli un tiešām, ka drošība šādā ziņā ir augusi. Varbūt ir jautājums brīnišķīgi. Piedod, nāc man tuvāk mazliet. Man ir jautājums tieši par droniem, vairāk transporta nozarē. Kā jums liekas, kā Latvijā varētu attīstīties piegādes ar droniem, kā last mile delivery, un kā to transporta firmas varētu organizēt, un cik tas viņām vispār finansiāli varētu maksāt? Es vienkārši taisos rakstīt bakalaura darbu par šo tēmu, tas man ļoti interesanti. Paldies! Jā, Ilmār, vienalga, kurš? Labi, es atļaušos atbildēt.
Tas noteikti ir viens no virzieniem, kur šobrīd attīstās drona pielietojums. Par to no komerciālā viedokļa, cik tas ir izdevīgi, neizdevīgi, tas droši vien ir jāvērtē pašām kompānijām, kuras vēlas ieviest šo drona programmu sev. Ar ko jāreikinās, protams, tie mazie riski ir tas, ka drona lidojums diezgan ļoti ietekmē laikapstākļi. Jāreikinās, ka arī kravnesība ir kāda no kurām dronam, un attiecīgi no tā arī mainās arī dažādi nosacījumi, ko tad mēs vēlamies pārvietot kurā vietā. Ja vēlētos izmantot gana lielus dronus, pieņemsim lidlauku teritorijā, vedāt kafiju LGS-am, visticamāk tas būtu nedaudz sarežģītāk nekā to darīt kaut kur nomaļās vietās vai pārvest kravu no krasta uz Roņu salu. Tas būtu divas dažādas absolūtas lietas, bet viena no būtiskākajām problēmām uz doto brīdi ir tāda, ka droni kā mašīnas un arī tālrādības pilots, kad viņš tikai caur brillēm varbūt kaut ko skatās, diemžēl viņš nevar uztvert visu informāciju, kas atrodas apkārt, un ja tajā vietā var atrasties kāds cits gaisa kuģis, ar kuru viņš var saskrieties, tad tas rada attiecīgu apdraudējumu. Un, lai to varētu salikt kopā, tik tiešām saintegrēt gaisa kuģus ar droniem, ka nav vajadzīgs dispečers, kas viņus dekonfliktē, tad šobrīd arī jau Eiropas līmenī ir tā saucās U-Space koncepts. Tas ir dažādu digitālu servisu apkopojums, lai tātad šos dronus varētu integrēt iekšā. Vienkāršā valodā skaidrojot, ir redzami droni, ir redzama visa gaisa satiksme un ir iespējams aprēķināt, kurā vietā, kurā laikā tam dronam ir droši atrasties. Tā ir viena daļa, un otra daļa jāreikinās, ka, diemžēl, tie droni, kurus uz doto brīdi ir iespējams nopirkt veikalos, viņiem drošības pakāpe nav tik augstā līmenī, lai mēs varētu teikt, ka tas ir pavisam droši vienkārši lidināt dronus virs cilvēkiem, virs pūļiem, līdz ar to arī uz doto brīdi jābūt izplānotiem gana skaidriem maršrutiem, kur varbūtība, ka apakšā atradīsies cilvēki, ir pietiekami zema, un tā tālāk, bet tās ir lietas, ko parasti jau tad mēs risinām kopā jau, pieņemsim, ar kompāniju, kur to vēlas ieviest. Viņi veicam riska novērtējumu, skatāmies, kā to visu varētu veiksmīgi darīt, un tad jau tā ir nevis atvērtā kategorija, bet specifiskā kategorija, kurā saņem jau specifiskas šīs te eksploatācijas atļaujas. Aha, bet varbūt papildu jautājums, vai noskaidroju visu, ko gribēju? Vēl jautājums? Nāc pie mikrofona. Labdien! Pirmais jautājums ir, pašā sākumā tur bija piebildīt, kad bērni, ja teiksim, bērns lidina dronu, ja, tad atbildību uzņemās vecāks. Vai nebūtu tā, ka arī tam vecākam būtu jābūt tai drona pilotēšanas licencē, ja? Tad ir jābūt. Viņam ir jābūt šiem nokārtotiem. Un tad principā sanāk tā, ka tas bērns nemaz nevar lidināt teiksim, to dronu, ja vecākam nav tā licence, tāpatās kā ar autovadīšanu. Tieši tā. Tas nozīmē, ka vecāks var saņemt arī administratīvu atbildību par to, ka bērns ir pacēlis dronu nelikumīgi rotaļājot. Un otrs jautājums ir... Ja drīkst mazu piebildīti, vienlaikus jāņem vērā, ka tie droni ir daudz un dažādi. Ja mēs runājam tos, kurus nopērkam veikalā un parasti lidina, tas ir tas stāsts, bet ir arī dažādi lidmodeļu klubi, kur tas tiek organizēts nedaudz citādi, un tad jau vecākam nav jāstāv blakus. Nē, šī gadījumā tas vairāk bija tāds tehniskais jautājums, kā tas ir no likuma puses. Es visu atbildu dabūju. Varu vēl mazu piebildīt. Tur ir daži izņēmumi, kad bērni var tomēr patstāvīgi lidināt. Ir rotaļlietas, kas tāpat ir drons, bet klasificējas kā rotaļlietas, uzreiz piebilde. Nesauc kompāniju vārdā, bet tie, kas ir zem 250 gramiem, tās nav rotaļlietas regulējuma izpratnē. Bet tās, kas ir rotaļlietas regulējuma izpratnē, mazās feiņas vai kādas netālu lidojušie droni, tos drīkst bērni lidināt arī pastāvīgi. Jā, man pašam ir drona pilota licence nokārtot. Es bišķīt tos regulējumus apmēram orientējos. Tad man ir vēl jautājums, tas arī ir droši vien kas civilās aviācijas aģentūra vai Latvijas gaisa satiksme, kas to kārti uztur, kurš no viņiem? Vai ir plānots kaut kādā attīstīt viņu pa mobīlo aplikāciju, jo, teiksim, šobrīd es atrodos, tad, kad es atrodos ārpusē,
to lapu lietot ir galīgi neērti caur telefonu. Jums ir ideāls jautājums šobrīd. Jā, jo mēs šeit... šausmīgi sāpīgi tas ir telefona ekrānā, jo viņi bremzē tā karta telefonā. Jā, ir tā, ka varbūt jūs redzat aizmugurē, jums ir plakāti, baigi garais nosaukums, bezpilota gaisa kuģu uzraudzības pārvaldības sistēmas izveide. Tas ir tas, kas ir jāizveido civilās aviācijas aģentūrai kopā ar citām institūcijām. Tāda moderna, digitāla platforma, kur vienkopus varētu būt un būs šie te pakalpojumi, kas saucās taudības pilota reģistrēšanās, to pašu eksploatantu reģistrēšana, eksploatācijas atļauju kārtošana, tur vienkopus būs apmācības eksāmeni, tur būs arī pakalpojumi, kas saistās, gan lai tu piereģistrētos, nokārtot eksāmeni, samaksātu, plus tur būs iekšā arī viss, kas saistās ar lidojuma saskaņošanu, un arī šo te, mēs tā domājam, arī ģeogrāfisko zonu pieteikšanu. Lai tu vari paņemt rokā telefonu, ja, un tu izej ārā kaut kur savā pļaviņā, atrod uzspied pogu, kur tev ir karte, bet iereģistrējies, protams, iekšā, un tad attiecīgi izveido šo te zonu, kur tu gribi lidot un saņem saskaņojumu. Akceptu, tu pacēli dronu gaisā, bet tai pašā laikā tu esi ievadījis iekšā tur informāciju, kas ir tavs identifikācijas kods, tava drona, jā, nosaukums vai reģistrācijas kods, un tur ir arī informācija par tevi. Tā, lai vienkopis tu visu varētu redzēt, darīt vienā vietā. Un šis viss plānojās un jāizdara, jāievieš līdz 31. decembrim šogad. Nu, izklausās nereāli. Bet pirmais, tuvākais, kad, teiksim, tāda elementāra karte būs pieejama normālākā formātā? Šobrīd jau ir LGS Airspērs pieejama, kur var skatīties. Tā, aplikācijas formātā telefonā. Ja es varbūt var nokomentēt, tad attiecīgi to, ko šobrīd nodrošina Latvijas gaisa satiksme, tā karte, viena maza piebilde, viņi jau ir uzlabojuši mobilajām iekārtām, varbūt pēdējā laikā ir jauna versija, bet no jaunā gada, kā es minēju, to informāciju viņi nodrošinās vienotā digitālā formātā, kas ļaus jebkuram izveidot savas aplikācijas ar uzticamu informāciju, un tad viena iestāde izstrādā labi, otra iestāde izstrādā labi. Varbūt lietotājiem nevienam nepatīk, bet ir iespēja jebkuram uztaisīt vēl labāku šo aplikāciju, pielikt kaut kādas papildus servisus, to starp, nezinu, kaut vai apdrošināšanu, kur tu uz vienu lidojumu tikai pēc vai tā tālāk, bet ļoti ceram, ka par karti cerams, ka viņa būs ok, bet katrā ziņā būs arī iespēja jebkuram citam izveidot savas kartes un kaut vai uzlikt, nezinu, uz Google kartes, ko varbūt lietotājiem vēl ērtāk izmantot. Ok. Jo, teiksim, manā gadījumā, jā, man interesē, kur nav nekādi ierobežojumi, tie 120 metru augstuma limits, jā, un nofilmēt superīgu saulrietu. Viss. Jo, teiksim, citreiz tu aizēji ārpusē, tu skaties, vai tur ir ierobežojums vai nav ierobežojums, un tad lapa vienkārši iekarās. Paldies! Es varētu pakomentēt. Vismaz es, kad plānoju lidojumus, es atveru datoru airspace.lv mājaslapā, un tu ļoti ērti vienkārši visu ir redzēt. Vismaz tas tāds ieteikums, bet, protams, to arī var darīt telefonā, bet labāk to saskaņot iepriekš ar sevi, kur tu lidos, kādos augstumos, un tā būs ērtāk. Jūs esat tāds kā profesionāls, jūs to, vai vairāk tā kā entuziasts, kas to izmanto savam priekam? Entuziasts savam priekam. Teiksim, manā gadījumā man drons visu laiku stāv mašīnā. Ja, un es redzu, ir forša laika apstākļi, ir forša gaisma. Tad jau arī datoram jābūt visu laiku līdzi. Dators nav visu laiku līdzi. Bet šobrīd tiešām darām visu, ko varam kopā ar Eiropas komisiju un Eiropas aviācijas drošības aģentūru, lai jums nevajadzētu ne datoru, ne arī īstenībā mobilo telefonu, bet lai pašā dronā jau jums izlakt tā informācija. Un es ļoti ceru, ka no nākamā gada tie, kas nāks jaunie droni, par vecajiem, diemžēl nevar garantēt, bet tie, kas nāks jaunie, tad viņiem būs ar skatu uz nākotnī tā informācija ērtāk saprotam. Izcili izklausās fantastiski. Cerams, ka tas viss tieši tā arī notiks, jo, jā, kā es iesāku, es arī kā tīri kā entuziasts, un man tā lieta aizrauja, man liekas, tik feini pamainīt perspektīvu, vai ne? Paskatīties, nofilmēt, nofotografēt no augšas, vai ne? Bet
tagad es sapratu tikai, ka tas izklausās tās tik daudz lietas, tā kā, un ja tas būtu viss vienā aplikācijā, kā rekur jautātājs teica, tas tiešām būtu fantastiski, un prieks, ka uz to viss ir iet. Kāds no klausītājiem vai vēl kādam ir kādi jautājumi, kaut kas tam līdzīgs par to, ko mēs runājām? Izskatās, ka jautājumu nav. Varbūt, mīļie draugi, klātesošie, vēl kādam ir kaut kas piebilstams, kas jums liekas, ko jūs pēkšņi atcerējāties vai pa vidam iedomājāties, kas būtu pieminēšanas vērts vai svarīgs, ko pieminēt, ko nepateicāt? Mēs nepateicām par lidojumiem pilsētā, pa tiem augstumiem. Vismaz Rīgā augstums ir 50 metri. Jā, un ārpus Rīgas teritorijas ir 120 metri, jā, tas augstums, bet tas jāskatās atkal mājaslapā, cik augstu var lidot un cik nevar, jā. Es skatījos tajā mājaslapā, kas ir, es ierakstīju, meklētājā kā tāds vidējs entuziasts, un es nonācu kartē, jā, kur ir tās zonas, ko drīkst un nedrīkst. Un es skatījos, ka, piemēram, Liepājā absolūti praktiski nekur. Visi vai zeltens, vai vēl tāds sarkans, un es sapratu, ka te ir grūtāk viss tas ar to lidošanu, tāpēc, ka ir militāri objekti un lidosta un tā tālāk. Un tad jāveic saskaņojumi, jā. Bet jebkurā gadījumā man būtu jāveic, tas nav tā vairs, ka es... Protams, jā. Man varbūt ir vēlējums, un tie, kas šeit klausās, ir sanākuši, varbūt ir kaut kāda gripatiņa, tomēr interesi arī par šo te jomu, jo tas, ko mēs varbūt arī aicinām, ja jums ir drons, tad jāņem vērā, kad drona pacelšana, drona pilotēšana, vārds pilotēšana jau ietver to, ka tā varētu kļūt kā viena no aviācijas tādām nopietnākām spēlētāju jomām, tā varētu teikt. Ar to jārēķinās. Dronu nozara noteikti attīstīsies. Līdz ar to es gribētu novēlēt, ka tiem, kam ir droni, tie, kas esat piloti, reģistrējieties. Vienkārši jūsu lidojumi būs saskaņoti, jūs paši jutīsieties drošāk. Un otra lieta, jūs būsiet iznākuši arī no pelēkās zonas. Un trešais ir jārēķinās ar to, ka līdzās mums paceļot dronus ir arī citi cilvēki, ir citi cilvēku dzīves, privātā dzīve, un vienmēr ir jārēķinās arī ar otru cilvēku šo te drošumu jautājumu. Un, protams, ar lielo aviāciju, ar lielajām lidmašīnām, kas ceļas gaisā, kurām vienmēr būs priekšroka, tāpēc šīm abām jomām ir vienmēr jāsadzīvo. Tas tā kā no manas puses viss. Tikko atcerējos papildu jautājumu. Kā tagad sanāk? Dronu pilots. Tā tagad mūsdienās ir tāda kā karjeras iespēja gandrīz, vai ne? Tā ir tāda kā profesija. Tā sanāk, jā. Ja es to pat izdaru oficiāli, es tīri bagātinu sev un atveru sev plašākas iespējas, ne tā, Ilmār? Nē, es gribēju tikai pateikt, ka neilgu laiku atpakaļ tāldies pilots tika iekļauts oficiālā profesija klasifikatorā. Kā tiešām, jā, oficiāla profesija, jā. Par to, vai būs nākotne vai nē, to laiks rādīs, jo noteikti būs mirklis, kad cilvēki arvien vairāk aizvietos pati mašīna, kur cilvēks vairs nebūs vajadzīgs, lai izpildītu daudz uzdevumus, bet citiem uzdevumiem bez cilvēka nav jēgas. Nu ko, tad noslēdzot šo brīnišķīgo diskusiju, mans vēlējums arī, draugi mīļie, darīsim visu oficiāli, tāpēc, ka tā ir atbildība ne tikai pret sevi, bet arī pret apkārtējiem, pret citu dzīvēm. Un galu galā, kā mēs tikko uzzinājām, tā ir pat papildus profesija, ar kuru varbūt var bagātināt sevi un varbūt vēl kaut ko nopelnīt. Labi, paldies visiem klātesošajiem. Ja vēl kādam ir kāds jautājums, vēl ir pēdējais brīdis. Kur ir? Lūdzu. Jūs tur par tiem augstumiem minējāt un par to, ka visā Rīgā ir 50 metri ir. Tas sanāk arī tur, kur nav tās speciālās zonas, 50 metri. Un tur jāskatās pēc kartas, bet lielākoties Rīgā ir 50 metru augstums, jā. Tas kāds skatās uz kartu. Daļa Rīgas nav tajā zonā iekšā, kur ir 20. Tiešām, kā jau teicu, ir jāskatās kartas. Ap lidlauku Rīga ir ļoti liela teritorija, kur ir noteikti šeit 50 metru ierobežojums, līdzīgi kā šeit pat Liepā. Ja? No lidlauku skreicējas sliekšņiem 5 km, kur ir nulīti, un tad tālāk ir 50 metri.
Respektīvi, ja tur kartē tā, tad nav nekāda ierobežojuma, tad ir tie paši 120 metri. Jā. Okay. Nu, paldies visiem klausītājiem, paldies visiem dalībniekiem. Es domāju, ka bija forši un baudam tālāk šovu, baudam tālāk laikapstākļus, kas mums šodien lutina. Un uz redzēšanos. Tā, čau! Uztais vēl 12.